Sveiki, draugi! Kādu laiciņu neesam tikušies, bet šodien man sagribējās izlikt atkal kopīgo izlikumu nākošai nedēļai. Tātad tas būs izlikums nākošai nedēļai no 31. marta līdz 6. aprīlim. Un mums ir 3 varianti, kā jau parasti. Šeit mums būs 1. variants, 2. variants un 3. variants. Un vai nu vadoties pēc kavām vai pēc šiem te ābolīšiem, vai vienkārši vislabāk pēc sajūtām mēģināt sajust, kurš no šiem variantiem jūs tā kā vairāk uzrunā, kurš ir jūsu variants. Izvēlaties savu variantu un tad skatīsimies, ko mums kārtas rādīs. Tātad izlikums nākošai nedēļai 31. marts līdz 6. aprīlis. Tagad skatīsimies pirmo variantu. Pirmais variants mums ir par izvēlēm nākošnedēļ. Ir jāizdara izvēle. Un te varētu būt tā, ka jūs jau šobrīd esat kaut kādā tādā situācijā, kad jums ir jautājumi, tā teikt, vairāk nekā atbildes. Ja? Ja šeit fona kārts mums ir 7 kausi. Tad cilvēks ar 7 kausiem, kuru no tiem kausiem izvēlēties, vai kuru no tiem lēmumiem pieņemt, vai kuru no piedāvātiem variantiem izvēlēties, ja? Vai kā vispār rīkoties, jo te ir vairāki varianti, un mēs neredzam, tas kaus ir pilns, tas kaus ir tukšs, tur kaut kas ir vai nav, es viņu paņemot vinnēšu vai zaudēšu, kuru labāk izvēlēties, kuru noteikti neizvēlēties, ja? Tad jautājumi ir daudz, un man tagad ir jāizdomā, kā tad man darīt, ja? Kuru tad no šiem kausiem ņemt? Ja? Nu tāds stāsts par izvēlēm. Un uz to norāda ne tikai šī kārtas, bet arī te vēl citas kārtas nākošās nedēļas izlikumā. Nākošās nedēļas galvenā kārtas, jeb kārtas, kas tā kā norāda uz kaut kādiem svarīgākām lietām un notikumiem, mums ir muļķis. Muļķis, tas ir vecākais arkāns. Viņš ir 0. arkāns, jeb arī vecākais arkāns 0. vai arī 21. dažādās kavās var būt dažādi. Tad sākums un gals, ar ko viss sāks un ar ko viss beidzas. Ja? Viņš ir tāds pirmais tīrais impulss, sākums kaut kam. Muļķis ir tāds ceļinieks, kas ir spēris pirmo soli uz kaut kādas jaunas dzīves takas vai ceļa takas. Ja? Kaut kas viņa dzīvē ir jauns. Un es domāju, te ir tā izvēle jums arī nākošnedēļ par kaut kādu situāciju, kas jūsu dzīvē ir pilnīgi jauna. Un varbūt tā arī minstināšanās vai tā neziņa ir tāpēc, ka es jau nezinu, kas mani tur sagaidīs. Ja? Par ko tas ir ļoti dažādi. Vienam tas ir attiecību jautājums, ja? Būt vai nebūt esošās attiecībās. Citam tas ir darba jautājums, pieņemt kaut kādu jaunu piedāvājumu vai palikt esošajā. Ja? Citiem vēl kaut kādas tam līdzīgas izvēles varbūt, ja? Stāvēt priekšā nākošnedēļ. Tad muļķis, jauni ceļi, jauni varianti, jauni risinājumi, jaunas pieejas, ja? Te varbūt arī kaut kādas jūsu kaut kādas neordināras tādas idejas un pieejas arī, varbūt par to ir šis stāsts, ja? Varbūt darbā jums ir kaut kādi projekti vai kaut kādas lietas, kur jums stāv šīs izvēles priekšā. Lūk. Izvēles var būt arī saistītas ar kaut kādiem bērnu jautājumiem, jo muļķis bieži vien arī runā tieši par bērnu lietām. Jā, arī kā variants, ja, kam tas aktuāli. Tā. Nedēļas pozitīvs mums ir 10 zižļi. 10 zižļi vispār ir tādas, kaut arī tas ir jaunākais arkāns, bet tādas smagsvara kārtas tādā ziņā, ka viņa runā par to, ka iepriekšējais ceļš, kas ir noiets, ir diezgan grūts, smags un prasīs no manis daudz enerģiju, varbūt daudz laiku, es tur esmu daudz ielicis sevi, es esmu daudz ieguldījis, ja? Un tagad es eju uz rezultātu. Un 10 zižļos tas rezultāts jau ir tepat rokas stiepiena attālumā. Viņš vēl nav, tas kauss vēl nav manās rokās, ja? Bet viņš ir tepat rokas stiepiena attālumā.
Un šī kārta arī runā par tādu, pirmkārt, viņa runā par cilvēkā esošo resursu, tādu jaudu, tā kā par to nebaidaties, ja jūs baidaties, ka jūs nevarēsiet vai nesanāks, vai jūs pagursiet, vai pietrūks enerģijas, nebaidaties, jo šī kārts ir ar tiešām lielu, viņa runā par tādu lielu izturību un tiešām lielu resursu cilvēkā. Lūk, jā, un viņa runā par tā, ko es gribēju vēl minēt šajā sakarā, kaut ko gribēju, bet izkrita no galvas, labi, tas nekas. Tad runā par to, ka jūsos ir šis te spēja, šis te resurs, un ka tas mērķis ir ļoti tuvu, atcerējos. Un otra lieta ir jūsu pašu tāda apziņa un gandarījums, ka es to varu, man tas sanāk, es tiku no tā vieninieka līdz tam desmitniekam, jo cilvēks šeit jau ir desmitniekā, ja? Un tā apziņa, tā savas vērtības arī apzināšanās ir šai kārtī. Lūk. Tā kā jūs jutīsieties, tā diezgan stipri, es domāju, un diezgan labi. Katrā ziņā jūsos būs iekšā resursi, lai nākošanai rīkotos un lai tās izmaiņas kaut kādas ieviestu un darītu un lēmumus pieņemtu. Nedēļas negatīvs mums atkal ir desmitnieks, jo te jau redz divas kārtas, kas runā. Desmitnieks tas ir tā kā etapa posma kaut kādas procesa, tā kā finišs, ja? Tas varbūt kaut kāds starpposms, ja? Ne jau varbūt tik globāli uzreiz jāstāsta, bet kaut kādu finišu viņš norāda. Kaut kas būs savādāk, te kaut kas mainīsies. Es pieņemšu lēmumu, un tad viss lietas notiks citādāk. Tā. Šeit ir 10 kausi. Es atvainojos, nevis kausi, bet pentakli. Pentakli runā par 10 pentakli ir mūsu komforts, ja? Tur, kur es jūtos labi, droši, ērti. Man nav jābaidās par nākotni, man nav jābaidās arī par, tā tomēr ir pentakli materiāls dabas kārts, par naudu, par ienākumiem, par manu, nodrošinājumu finansiālo, man viss ir labi. Un tagad ar šīm te izmaiņām, ar šo jauno ceļu, ar šiem te jauniem lēmumiem, ko es te nākošanai pieņemšu, tas viss var mainīties, un man par to ir baža. Jā, un tas patiešām arī var mainīties, jo šī kārtas muļķis uzsāk pilnīgi jaunu ceļu, un viņš patiesībā īsti nezina, kas viņu tajā ceļā sagaida. Bet labi redz ir tas, ka viņā ir resurs, viņā ir jauda, un viņš ir kā lai saka, nesamaitāts, ja, savās domās, savā prātā, ja tā var teikt, jo šim cilvēkam nav tāda aizdomīgums, ka, tur gan jau man nesanāks, un gan jau atkal būs slikti, un nevar nevienam uzticēties. Jā, ar to uzticību es laikam jau minēju, ja būtu, ja neminēju, tad uzmanīgi, jo muļķi kārtī risks bišķiņ būt tādam naivam un izdarīt muļķību arī, protams, ir, bet tas pozitīvais atkal viņā, ka viņš iet ar atvērtu sirdi pret lietām un pret cilvēkiem, ja? Lūk. Padoms mīlnieki, atkal izvēles kārts, ja? Tad izdariet izvēli. Izdariet izvēli starp kaut kādām divām vai vairākām iespējām. Kā to izvēli izdarīt? To izvēli vajag izdarīt nevis tur velkot krustiņus uz baltas lapas, skaitot plusiņus, ja tas ir tur jauns darbs vai kaut kāds vienalga plusiņus, mīnusiņus, bet mēģināt, tā intuitīvi, ja tā var teikt, sajust vienkārši, vai tas ir tas, ko man vajag, vai tas ir tas, ko es gribu, vai, ja tas ir darbs, vai tas ir tas, kas man patīk, vai tas darbs man aizraus, ja? Neizdarīt izvēli tikai tāpēc, ka, tur labāk maksā nekā šeit, bet man, piemēram, šajā darbā patīk labāk, tur, tā, ja? Tas tā nebūs pareizā izvēle šai gadījumā. Kāpēc? Jo, pirmkārt, mīlnieki, ja? Cilvēks pēc šīs kārtas izdara izvēli, viņš izvēlās to, ko viņš mīl, to, kas viņam ir sirdī tuvs. Ja? Un arī muļķi kārtī, redzat, te tāds sunīts, tāds dīvains varbūt izskatās, bet tas ir sunīts. Sunīts ir tas, kas pavada muļķi, tā ir viņa intuīcija, tā ir viņa tā, zināt, kā pareizā sajūta, pareizā brīdī, pareizi rīkoties, ja? Tāda zemapziņa, kas viņam, tā teikt, ļauj viņam, zināt, kā saka cilvēks laimes krekliņā, ja, kad dzīmes, kad, tad šis ir tas
tas sunīts ir tas, kurš to cilvēku tā kā pavada un tā kā neļauj nekam sliktam ar viņu notikt. Ja tā ir tā mūsu zemapziņa, tad, kad mēs rīkojamies, ieklausoties sevī. Jā, ieklausoties sevī. Un tā. Nu, tāds izlikums pirmam variantam, tā kā domājiet, pieņemiet beidzot to lēmumu. Nākošnedēļ jums droši vien tas arī būs jāizdara. Nu, un ieklausieties sevī. Un tur arī ir viss atbildes, jo šeit nav neviena, kā jūs redzat, neviena cita cilvēka. Ja? Nu, šai kārtība tas ir savādāk, te ir par izvēlēm. Atbildes ir jūsos, nemeklēt viņas kaut kur ārpusē, atbildes ir jūsos pašos. Ja? Nu, šāds bija pirmais variants. Tagad skatīsimies otro variantu. Nu, otra varianta mums fonā ir imperatora, redzat, tāda kaķene ar kaķēniem, ja? Diezgan izskatās tāda komfortabla, bet, nu, tomēr viņai par saviem kaķēniem ir jārūpējas, ja? Un par savām lietām, kaut kādām saviem darbiem, savu vidi un tā tālāk, par to viņai ir jārūpējas. Imperatora nemaz tāda, nu, tāda nav, kas tikai guļ uz spilveniem. Ja jums ir, varbūt tiešām jūs ar bērniem vai pa mājām vai kā, tad, nu, te kopā izskatās, ka diezgan nedēļa būs tāda diezgan mierīga, var arī paiet, bet jums varbūt tieši tur mājas un tādas lietas nav aktuāls, tur ir darbs vai kas, tad veiksmīga nedēļa, jo imperatora ir arī tomēr diezgan apsviedīga, ja? Tas, ka viņa nu, te guļ uz tās pilveni, ja? Tas nenozīmē, ka varbūt viņai tur prātā jau galvā nav kaut kādas interesantas lietas un domas un plāni nenotiek, ja? Viņa ir apsviedīga. Un šī kārta runā par tādu lēnu, bet produktīvu, nu, pat ne lēnu, bet tādu, nu, mierīgu, tā varētu teikt, mierīgu un produktīvu lietu gaitu uz priekšu, ja? Iespējams, ka jā, jūs tiešām nākošu nedēļu kārtojat kaut kādas tādas, nu, zināt, lietas, nu, kas ir tādas regulārās parastās lietas par darbā, mājās, saimniecībā un tā tālāk. Lūk, nedēļas mums galvenā kārts, ko viņa mums iezīmē te. Te tā kaķenīte mums reku sēž savā smukajā puķu dārzā, nu viena pati, bet neizskatās, ka viņa tur ir ļoti slikti jūtās vai ka viņa ir vientuļa, absolūti nē. Šī kārts tieši runā par to, ka cilvēks šeit komfortabli jūtas, ja viņš var pabūt ar sevi, ja viņš var pabūt pat tiešā veidā kaut kad viens atpūsties, ja, no citiem, varbūt padomāt, pabūt ar sevi, padarīt lietas, kas viņam pašam ir svarīgas, ja? Viņš šeit jūtas komfortabli arī tad, ja viņš nekomunicē ar citiem cilvēkiem. Tas nenozīmē, ka jūs nekomunicēsiet ar citiem, ja? Tas nozīmē, ka es jūtos labi gan tā, visādi. Jā, pat ja es esmu, ja man ir, un tas ir pat ļoti forši, ja teiksim, ir iespēja atrast šo laiku, pabūt vienam, ja? Ja, savā puķu dārziņā, ja, vai savā mājā, vai nu, kur nu mēs vēlamies būt. Bet kopumā šī kārts arī runā par tādu mierīgu un komfortablu situāciju. Ja? Viņa nesola nekādus tādus vētrainus notikumus vai kaut kādus tur īpašas vētrainas pārmaiņas. Jūtos labi, viss ir labi, šeit arī viss tā kā, nu, mierīgi lietas iet uz priekšu, nav tā, ka ir kaut kāda stagnācija vai kaut kas apstājas galīgi, nē, bet viss tā mierīgi, es pat teiktu priekš manis pozitīvi, ja, šajās kārtīs tā kā lietas notiek, lietas iet uz priekšu, ja, un es esmu apmierināta tai visā. Un starp citu šī kārts arī, nu, nav par pārstrādāšanos, ja. Nu, arī šeit mēs, kaut kur imperatoru nav nekāda sliņķa, ja, bet foniņā te nākoši viņi izstāsta, nu, tāda mieriņš, ja, no šitās kārts. Tad šeit ir tas pats arī mieriņš, ja? Cilvēks te noteikti nav pārstrādājies, ja? Un tāpēc pat, ja jums ir darbs vai kaut kādas regulāras darbošanās, es domāju, jūs noteikti arī nākošnedēļ atradīsiet laiku, lai atvilktu elpu, lai, nu, tā forši sajustos, ja tā, un varētu varbūt tiešām sev palutināt ar kaut ko, ja? Šī kārts arī var runāt par tādām kaut kādām sievišķīgām lietām, nu, es domāju, lielākais vairums ir sievietes, kas man skatās, tāpēc es tā saku.
Jā, par tādām. Ja nu kāds vīrietis, nu tad varbūt nākošā nedēļa ir tāds vairāks uzsvers uz to sievieti, kas jums ir blakus, jā. Varbūt jūs būsiet tas, kas viņu tur palutinās vai kaut kā īpašāk par viņu parūpēsieties. Bet kopumā, jā, ja jūs esat vīrietis, tad, protams, arī jums šī kombinācija strādā tāpat, kad, nu, tāda mierīga, diezgan komfortabla nedēļa. Nu, tā. Pozitīvs mums ir tāda smieklīga kārts, ja, kur tas kaķis, tad, zinat, kā kaķiem mēdz būt, ka viņš sēž, un tad pēkšņi metas kaut kur, ja, nu, skrien un tā kā sadedzis. Nu, lūk, tad šeit šī kārtas pozitīvā te varbūt stāsts par to, kā lietu gaita pēkšņi izmainās jums par labu. Teiksim, kaut kāda situācija, kas ir, nu, tā kā gājusi kaut kādā savā it kā saprotamā virzienā, bet pēkšņi kaut kas pamainās, un tas notiek tā ātri, negaidīti un diezgan zibenīgi. Un pēkšņi tas rezultāts vai tas virziens, vai tas, kā tas viss mainās, tas nāk jums par labu, tā teikt, jums kaut kas izdevīgs priekš jums, ja? Kaut kāda notikumu gaita, notikumu pavērsiens. Var būt arī stāsts par kaut kādu braukšanu vai braucieniem, bet man neizstāsta, ka nākošanai, bet iespējams, nu, piemēram, jums paziņot tur darbā, ka jūs tur tā negaidīt, ja, ka jums ir kaut kāds komandējums tur pēc kaut kāda laika. Nu, jums tas, nu, jūs priecājaties, ja, varēsiet aizbraukt un tā. Arī tā. Ja, nu, kaut kas tāds negaidīts un kaut kas tāds, nu, foršs, patīkams jums. Jā, nu tā, nu, negatīvā mums ir muļķis. Nu, muļķis, jā. Nu, stāvēsim ar visām 4 uz zemes, jo pretējā gadījumā, nu, mēs kaut kādu muļķību varbūt arī varam pieļaut, jā, jo kārts muļķi. Nu, šeit gan viņi ir the cat, jā. Kaķis kā kaķis. Bet negatīvā aspektā te var būt runa par tādu, nu, kaut kādu neapdomību, ja? Jo te redz, ka ir ceļš, un tas kaķis, viņš te kaut ko atradis, kaut kādus puķus un sācis ostīt, un tā kā novirzījies no tā ceļa, ja? Kur viņam būtu it kā jāiet. Nu, šāds moments varētu būt negatīvs, jo te tāda tiešām tā nedēļa laiska, nu, nezinu, vai jūs tur slinkumā gribēsiet kaut kā palaisties vai kā, ja? Nu, tas tāds varbūt brīdinājums, ja? Kaut kādu vieglprātību, neapdomību. Zinat kā, kad es tā laiski mierīgi jūtos, tad, gan jau tur kāds pagaidīs, gan jau vēlāk izdarīšu, ja? Nu, ar to kaut kur nenokļūdīties tā, lai pēc tam nav nepatīkama situācija, ja? Nu tā, un kārts padoms mums ir, redziet, kāds skaists maziņš kaķēniņš, ja? Jeb, nu, tradicionālā kavā tas būtu kausu pārš, te ir tā kā sea kitten, ja? Tā kā ūdens vai jūras, tāds kaķēns, ja? Nu, šī tāda jauka, draudzīga, sirsnīga kārts, kas, protams, aicina arī mūs būt nākošnedēļ tādiem atsaucīgiem, sirsnīgiem, nu, draudzīgiem, varbūt uzklausīt cilvēku, mums negribēsies nevienu uzklausīt, mums gribēsies baudīt savu komfortu, ja? Bet, nu, tomēr, vēl viņa var runāt arī par tādām kaut kādām radošām izpaustēm starp citu, ja? Un kombinācijā vēl ar šo kārti, jā, varbūt jums ir kaut kādi radošie hobiji, un nākošnedēļ jums tiešām būs arī laiks ar tiem nodarboties. Vēl, kā jau visi pāži vai šie te kaķēni arī par bērniem runā, un te jau mums redzat arī tas akcents uz tiem bērniem, ja? Varbūt tiešām nākošnedēļ ir labs laiks, lai pievērstos kaut kādiem jautājumiem saistībā ar bērniem, ja? Kaut kādas aktuālas lietas risināt, ja? Nu tā, nu šādi, nu diezgan, es teiktu, man šķiet, ka diezgan tāda mierīga nedēļa jums būs, ja? Tāda mierīga un tāda laba tāda kārša kombinācija. Nu šāds bija
variants otrais, ja, tātad tiem, kas izvēlējās otro variantu. Tagad skatīsimies trešo variantu. Es ceru, ka atspīdums uz šīm kārtīm nav ļoti izteikts un ka viņas redzamas, jo viņas ir tādas ļoti glītas, bet glancētas un diemžēl ar to atspīdumu ir tā kā ir. Ja? Es ceru, ka jūs redzat viņas labi. Nu tātad trešais variants, nu kas mums te ir fonā, zvaigzne un skaisti. Nu zvaigzne runā par mūsu lielajām cerībām, lieliem plāniem, ja. Protams, atkal pateikšu, ka šī ir nedēļas izlikums, jā, nu te attiecīgi tad šajā te izmērā arī skatāmies, jā, bet nu tik un tā, skatoties arī tālāk, kas mums te darās, ja kāds mums te bruņinieks uz tāda ugunīgā zirgā. Nu jā, plāni ir lieli, cerības ir lielas, nu tad nākošais nedēļa atliek tikai tās realizēt, jā. Te mēs, nedēļas galvenā kārts mums ir zīžļu bruņinieks, ja? Redzat, kāds viņš viss vienā ugunī, nu pilnīgi deg, cilvēks deg, te viņš deg par savu ideju, deg par savu lietu, deg par saviem kaut kādiem plāniem, ja? Viņš ir pilnīgi, nu, tāds nepacietīgs, viņam vajag ātrāk, viņam vajag tagad to visu realizēt, tagad to visu izdarīt, ja? Nu, tāda milzīgs, tāda enerģijas bumba te jums ir nākošais nedēļa, pilnīgi, ja? Nu tā, resurss ir liels viņā iekšā, un jā, viņš jau, tas redzat, tas zirgs pilnīgi jau, nu jau uz pakaļkājām, ja, jau nesās, jau pilnīgi gaisā pacēlies. Tātad te var būt kaut kādi lieli ambiciozi plāni, kaut kādas lielas ambiciozas lietas, ko jūs nākošnedēļ gribat izdarīt vai realizēt. Tas ir viens. Otrs, kā jau bruņinieks, ja, bruņinieks kaut kur dodas, te var būt runa arī par, nu, kaut kādu pārcelšanos vai izmaiņām, piemēram, es kaut ko mainu, es mainu dzīves vietu, ja, es mainu darbu, es varbūt kaut kur braucu nākošnedēļ, ja, arī pēc šīs kārtas varbūt, kad man ir kaut kādi plāni kaut kur doties, kaut kur braukt, ja, lūk. Kas vēl pēc zīžļu bruņinieka? Jā, tas var būt arī kāds vīrietis. Nu, ja jūs esat vīrietis, kas skatās, tad tas varbūt ir par tiešām raksturo jūs pašu, ja, ka tas esat jūs. Ja jūs esat sieviete, nu, tad tas var būt kāds vīrietis jūsu dzīvē, kas ir, nu, tāds ienesās tā kā viesuļvētra vienkārši, ja. Nu, kāds vai nu partneris, tas var būt vai kaut kādās citās attiecībās, ja, tad cilvēks, kas pēkšņi, nu, tā parādās jūsu dzīvē. Ja? Arī tā tas var būt. Nedēļas pozitīvs mums ir 5 pentakļi, ja? Nu, tā gan kārtas, tas nosaukums, ja, ir materiālās tā kā grūtības vai kā, un te arī tā bilde ir tāda, kad ir divi tādi nabadzīņi, ja, tur iet gar to baznīcu un nosaluši un augsts un tā. Bet mums šī kārta ir pozitīvā pozīcijā, ja. Līdz ar to te nebūs stāsts, ka jūs būsiet kaut kādās materiālās grūtības. Jā, varbūt jums tieši atrisinās nākošnedēļ materiālās grūtības, kaut kādas materiālā situācija jūs atrisinat. Tā varbūt, jā, caur varbūt šo savu aktīvo rīcību, ja. Kaut kādu atrodat risinājumu un atrisinat. Jā, kā variants, bet te varbūt arī stāsts, ka jūs kādam cilvēkam palīdzat, jā, varbūt ir kāds, jo redz, te ir divi, jā, varbūt ir kāds, kuram jūs tā kā atbalstat, palīdzat viņam kaut kā atrisināt savas kaut kādas lietas, jā, kas varētu ļoti iespējams saistīt ar kaut kādām materiāliem, jā, materiāls dabas jautājumiem, jā. Nu tā. Tad vai nu pašam kaut kāds uzlabojumi vai izmaiņas saistībā ar materiālām lietām, finansēm, vai nu kādam citam cilvēkam sniedzat palīdzību un atbalstu.
Negatīvs mums ir kaujas rati. Nu, zin, man tie kaujas rati ļoti sasauc ar šito te bruņinieku. Nu, viņi pat kaut kādā ziņā ir līdzīgi, ja, jo viņi redz abi divi. Nu, zin, ka abi divi viņi ir zirgā, abi divi viņi kaut kur dodas, un abiem viņiem ir rakstīgi, ka viņi nesas tā, nu, tā kā, ziniet, saka, pāri līķiem, ja, kad viss vienalga man ir jātiek uz priekšu. Bet tas mums ir negatīvā. Un zinat, ko es jums teikšu, skatoties arī padomu, ja, kur ir kārts, kas mums saka, paliec mierā, atpūties, ja, vienkārši atpūties. Vai jums vajadzētu nākošanai kaut kur šausmīgi skriet, nesties, braukt? Es drīzāk teiktu, ka nē, apdomājiet, vai tiešām tas ir nākošā nedēļā vajadzīgs, ja? Jo pirmkārt jums tie kaujas rati ir negatīvā, ja? Nu, vai tas būs tā vērts, ja? Jo tie divas kārtas par braukšanām runā, un viena no tām ir negatīvā pozīcijā, ja? Nu, labāk varbūt atliekat vai pārceļat vai kā, ja? Nu jā, ja tas ir par braukšanu. Ja tas ir vispār ne par braukšanu, tad kontekstā šo te bruņinieku jūsu rīcība var būt kaut kur tāda neempātiska, augsta vai tāda, nu, nepatīkama. Vai arī, redzat, ja tas būs cilvēks, es jau teicu, ja, ko jūs satiksiet, viņš var būt tāds, nu, neiejūtīgs, varbūt augsts kaut kāds cilvēks, kas tagad ienesās un nu, tā kā viesulis, ja, un kaut ko tur ar savām ambīcijām, ja. Varbūt tas ir cilvēks, ko jūs satiekat, jā, jo redz, kā tā tas ir, mums tās situācijas katram ir savādāks, jā, un tieši konkrēti pateikt, kā šī kombinācija tieši jums atspēlēsies, tas jau nav tā vienkārši, jā. Tāpēc ir tie varianti, kā tas ir iespējams, jā, kādi varianti ir iespējami. Nu tā, nu jā, un kārtas padoms, kā jau es teicu, nu redz, tie ir 4 zobeni, cilvēks vispār guļ, ja, guļ. Un šī kārta ir par tādu mieriņu, par apstāšanos, par lietu pārdomāšanu, pārlikšanu, ja, un tādu tiešām pārliekam varbūt savā galvā visas tās lietas. Zobeni tā ir tāda intelektuālā, runā par intelektuālām lietām, ja. Vai es te pārāk kaut kur neskrienu, nenesos, nu, bišķiņ vajag ar vēsu prātu, ja, apstāties, apdomāties un varbūt tikai tad rīkoties, ja? Nerīkoties pārgalvīgi, jo šiem abiem draugiem var būt tāda īpašība, ka viņi vienkārši vispirms dara un pēc tam domā, ja? Šajā te īpaši kombinācijā, jo viņiem ir kaut kāda liels plāns, lielas vajadzības vai kā mērķi, un tad viņi tā rīkojas. Bet labāk paliekat nākošu nedēļu, varbūt tur, kur esat, un gal galā varbūt jums vienkārši tiešām ir nepieciešama atpūta. Nu, šāds izlikums 3. variantam. Paldies, ka skatījāties, un tiksimies atkal kādreiz kādā nākošā izlikumā.